Jā, labvakar visiem. Paldies, Ivar, par labajiem vārdiem. Tas, ko es gribēju teikt, es esmu tāds pats cilvēks kā jūs, kuram vienkārši interesē veselība, un tā lielā interese ir radusies caur to, ka es esmu trīs bērnu mamma, un droši vien kā visi vecāki, kuriem ir bērni, ir saskārušies ar to brīdi, kad ir bail aiziet ciemos un ieraudzīt, ka kāds tur ir saslimis, vai bail uzņemt viesus, kur kāds klepo. Vismaz man katrā ziņā tā bija, un kopš 2019. gada es esmu satikusi savā ceļā, un mūsu ģimene arī izmanto ikdienā zīno veselības koncepciju. Man šīs bailes ir pārgājušas, jo es zinu, ko es varu darīt, lai stiprinātu imūnsistēmu, lai atbalstītu, nevis stiprinātu, bet atbalstītu imūnsistēmu savai ģimenei un tās bažas būtu nost. Jā, bet ar veselības jomu mana dzīve ir bijusi saistīta laikos, strādājot ar ārstiem un arī farmācijas kompānijām, un kopš 2022. gada es strādāju arī ar cilvēku, ja tā var teikt, uz galda, palīdzot viņam ar savām rokām, ar savām zināšanām, kā mazināt sāpes un salāgot nervu sistēmu, līdzsvarot ķermeni, pašam sev palīdzēt. Un šodien tātad es jums izstāstīšu to savu sapratni par to, kā mēs varam atbalstīt imūnsistēmu ar vēl papildus elementiem. Tā nebūs lekcija par imūnsistēmu, viņas atšķirīgajiem veidiem, jo tad mēs varētu runāt ilgi un dikti, un tad vajadzētu jau iet šīs te medicīniskās papildu studijas. Bet tas, ar ko es gribu sākt, ir nepārprotami, ka mēs dzīvojam laikmetā, kas ir zelta laikmets. Ja mēs skatāmies no cilvēces viedokļa un no medicīnas attīstības viedokļi, mums ir pieejami tādi gan izmeklējumi, gan zāles, ja ir nepieciešams, gan glābjošā medicīna tādā līmenī, kādā viņa nekad šajā pasaulē nav bijusi, vismaz ne tajā laika posmā, kuru mēs apzināmies. Te pašā laikā ir šis te lielais jautājums vai lielā jautājuma zīme, kāpēc mēs esam slimāki nekā jebkad agrāk. Jo tā, diemžēl, ir realitāte, ka slimības paliek arvien jaunākas un jaunākas, neskatoties uz šīm te visām iespējām, kādas mums ir. Un tā nav tikai demagoģija, un kaut arī tendence palikt slimākiem ir visā pasaulē, tomēr atkal mēs, kā Latvija, esam šeit apakšiņā beigu daļā pēc veselīgi nodzīvotajiem dzīves gadiem. Sievietēm 54,3 gadi ir tas vecums, kas ir kā tāds lūzumpunkts vidējais, kad principā beidzās veselīgā dzīve. Vīriešiem 52,6 gadi, vai es tur gribu būt šajā statistikā? Noteikti nē. Tu vari atbildēt pats sev, vai tu vēlies vai nevēlies. Ja? Un līdz ar to tāpēc arī ir šī mana papildus interese meklēt risinājumus, kā justies vēl labāk, bez lietām, kuras mēs jau katrs pats ļoti labi zinām, kas mums būtu jādara, lai mēs būtu veselīgāki. Šeit arī ir statistikas dati no slimību profilakses kontrolas centra, kas parāda, ka principā vairāk kā 50% Latvijas iedzīvotāju, kā teica viens mans kolēģis, jau ir tāds episks teiciens, patīk nomirt no sirds asinsvadu saslimšanām. Diemžēl viena piektā daļa, 20%, saskarās tieši ar vēža diagnozi kā galveno nāves cēloni, un tad jau mēs tālāk varam skatīties daudz un dažādi. Laiku atpakaļ runāja, ka principā 10% no šīs statistikas būtu tas, kas ir iedzimtie gadījumi, vai tie gadījumi, kurus tiešām nevarēja novērst. Pārējie ir saistīti ar hronisku iekaisumu un ar dzīvesveidu, un mēs esam paši kaut kādā mērā pielikuši roku tam, ka mēs esam veicinājuši slimību, nevis attālinājuši viņu. Par to, ko mēs vēl varam darīt, lai attālinātu šādas te statistikas papildināšanu, tad es stāstīšu šovakar. Man ārkārtīgi patīk šis te jēdziens teritorijas sargāšana. Viņš nāk no grāmatas Antikancer dzīvesveids, un šis te teritorijas sargāšanas jēdziens ietver sevī to, ka mūsu ķermenis ir tā mūsu teritorija, kas mums ir dota
visai dzīvei viena, un tad no mums ir atkarīgs, kā mēs viņu varam pasargāt pret visu to, kas ir ārējais. Un arī iekšējais, ja, jo viens no galvenajiem aspektiem ir šis emocionālais līdzsvars, jeb cik iespējams mazāk stress, kas, protams, kāds teiks, tas nav iespējams, bet tomēr mums ir dažādas metodas, kā mēs varam mēģināt kaut vai ar meditāciju, ar elpošanu, vēl dažādiem elementiem palīdzēt sev līdzsvarot šo nervu sistēmu. Fiziskā slodze, un šeit ir runa ne tikai par to, ka mēs izvēlamies labāk nevis liftu, bet kāpnes un noliekam mašīnu tālākajā stūrī pie lielveikala, bet ka mēs arī ejam uz zāli un domājam par spēka treniņiem, par kardio treniņiem un iedodam ķermenim kustību, to, kam viņš ir paredzēts, jo tad, kad viņš saņem šo te kustību, tad viņš var arī dzen mums kalpot tieši tā, kā viņš spēj vislabākajā veidā. Par vidi runājot, ja, tā nav tikai vide, ka mēs esam ārā svaigā gaisā, bet arī tas ir viens ļoti būtisks aspekts, ka mēs tiešām katru dienu izejam ārā un mums ir svaigs gaiss, bet arī tā ir vide, kas ir runa par šīm ķīmiskajām vielām, kas mums ir visapkārt, arī sadzīves ķīmiju, sintētikām un visdažādākajiem šiem ķīmiskajiem savienojumiem, kas vēl pirms 100 un 150 gadiem vispār cilvēcei nebija pieejami, un šobrīd mūsu ķermeņi tiek ar tiem bombardēti. Ja? Un tas arī ir viens aspekts, par ko ir vērts ļoti, ļoti iedziļināties, bet tā nebūs šodienas tēma, bet es aicinu iedziļināties un papētīt, ja jūs tiešām izvēlaties feiriju, kāpēc jūs to darat, vai jūsu arguments ir tiešām tik spēcīgs kā tas, ko tas nodara jūsu ķermenim. Un uzturs. Uzturs ir viens no 4 pamatvaļiem, ja? Jo ja mēs ar uzturu neiedodam ķermenim tos aizsarga elementus, tos vajadzīgos mājas būvniecības blokus, tad mūsu ķermenis arī dzen mums var nekalpot tā, kā mēs to vēlētos. Protams, šobrīd mēs arī pieskarsimies šodien tam, ko nozīmē ziemas un rudens slimošanas, un tas, kas ir imunitātes stiprināšana. Un tāpēc es vēlos vēl papildināt tos 4 vaļus ar tām 4, ja tā var teikt, kļūdām, par kurām mēs reizēm neiedomājamies un nesasaistam viņu ar tādu, teiksim, vīrusa atnākšanu, ja, mūsu mājās vai kādu saslimšanu. Un šeit atkal spēlē lomu šis te hroniskais stress un trauksme, ar kuru mēs esam, jo tas var izjaukt mūsu imūnsistēmas darbību un mazināt viņas atbildes reakciju uz ārējiem ienaidniekiem, uz šiem te vīrusiem. Smēķēšana un alkohols, es pieskaršos šai tēmai, jo arī mazos apmēros viņa vienkārši pamazām mums bojā ķermeni un mazina šīs te aizsargs spējas. Un šeit es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka vecāki, kuri smēķējat, nekādā gadījumā nesmēķējiet blakus bērniem, jo pat jūsu smēķēšanas dūmi, viņi var nodarīt vislielāko ļaunumu jūsu bērnu veselībai, par jums vispār nerunājot. Nepilnvērtīgs uzturs atkal tas pats, tie paši 4 vaļi, par ko šoreiz runā arī farmaceiti, no kuriem ir šī informācija, kad ja nepilnvērtīgs uzturs, mums pietrūkst vitamīnu, mums pietrūkst omega-3, tajā brīdī mēs arī esam pakļauti visiem vīrusiem un infekcijām, kas ir. Un vēl viens aspekts, kas man pašai pirms pāris gadiem bija jaunums, kad es to izlasīju grāmatā vienā, par to, ka izrādās pat dažas naktis negulētas, pilnvērtīgi negulētas, kad mums nav vismaz 6 stundas miega, var izjaukt imūnsistēmas atbildes reakciju, ka imūnsistēma neiztīra pietiekamā daudzumā mums šos te ārējos ienaidniekus, viņai nav laiks tam, jo nav tas dziļais miegs, un mēs varam būt daudz vairāk pakļauti tādai saslimšanai, pēkšņai noķert kādu kārtējo vīrusu, kas, tad ir jautājums, cik tālu aizies vai nē. Bet šodienas galvenā tēma, kurā es gribu iet dziļāk, ir tieši par uzturu. Un uzturs tika pieminēts gan konceptā teritorijas sargāšana, par to, ja mēs domājam par ķermeni kopumā, ka mēs viņu pasargājam no jebkurām saslimšanām, gan domājot arī par tādu rudens saslimšanu, ja, kā mēs parasti saprotam, rudenī stiprināsim imūnsistēmu. Ja. Jo fakts ir,
tāds, ka mēs esam tas, ko mēs ēdam. Un to jūs droši vien esat dzirdējuši. Es papildināšu, mēs esam arī tas, ko ir ēdis, tas, ko mēs ēdam. Ja jūs pērkat gaļu, vienmēr padomājiet, ko ir ēdis tas dzīvnieks. Ja jūs pērkat zīvi, padomājiet, ko ir ēdusi tā zivtiņa. Vai ja jūs pērkat pupas, tad padomājiet, ko ir ēdušas tās pupas, ar kādām ķīmijām viņa ir pabarota. Ja? Un ir skaidrs, ka tā pasaule, kurā mēs dzīvojam, viņa nav vienkārša. Ja mums tā medicīnas, farmācijas joma ir attīstījusies, mums ir attīstījusies arī pārtiks ražošanas joma. Ja? Viņa ir attīstījusies, lai nodrošinātu pārtiku visai pasaulē. Viņa tiek ražota, mums ir daudz skaisti iepakojumi, bet tas saturs paliek arvien plikāks un tukšāks. Trakums ir ar to, ka mūsu pat izaudzētie dārzeņi un augļi vairs nesatur to, ko viņi saturēja kādreiz. Vitamīnu un minerālu vielu apjoms mazinās. Zīvis, kas ir audzētas fermās, viņas nesatur omega-3, piemēram, šo te būtisko taukskābi, ko mēs varam tikai apēst. Viņas satur to 16 reizes mazāk, tā ir izmērījuši Norvēģijā zinātnieki, salīdzinājumā ar savvaļā, piemēram, noķerto lasi. Ja? Mēs uzņemam daudz reiz par daudz rafinētas eļļas, tātad iztīrītas, tīras, kur ir tīra eļļas formula, kas mūsu ķermenim nav pazīstama, un mums viņas ir par daudz. Mēs uzņemam par daudz glutēnu, tātad baltos miltus, vai rīsus, vai makaronus, vai maizes formā visdažādākajos veidos, un arī cukurs ir paslēpts visdažādākajos veidos, un tas viss veicina iekaisumu kā atbildes reakciju mūsu organismā un rada dažādas veselības problēmas, ieskaitot arī imūnsistēmai. Ja? Un tas ir skaidrs, ka es runāšu tā kā tāda vecmāmiņa. Ja? Kādreiz zāle bija zaļāka, un mēs dzīvojām daudz labāk, un aitiņai bija garšīgāka gaļa, un govī bija labāks piens. Bet patiesībā tā ir taisnība, ja? Jo tas ēdiens, kas kādreiz mūsu senčiem bija, viņš bija bagātāks ar vitamīniem, minerālvielām. Tur bija šķiedrvielas katrā maltītē, viņas netika izņemtas ārā, lai viņas nesabojātu šo ēdienu, vai arī šīs šķiedrvielas, kā piemēram pilngraudu graudā, viņas nebija apstrādātas ar ķimikālijām, kādas viņas ir šobrīd. Un ja mēs ēdam klijas mūsdienās, ja viņas nav bioloģiskās, tad principā mēs sevi indējam. Ja? Pārtikā bija arī veselīgie tauki. Mēs nebaidījāmies no taukiem, un viss, kas bija, tas nebija rafinēts. Tas bija tiešām tīra eļļa vai tīras taukvielas. Un šis līdzsvars starp omega-6 un omega-3 bija tā kā pašsaprotams. Viņš vienkārši izveidojās pašsaprotami. Par to, kāpēc ir svarīgs šis omega-6 un omega-3 līdzsvars, es izstāstīšu pavisam drīzumā. Un šodien mēs esam rūpniecības ērā. Jo mums ir jāsaražo viss, kas saistīts ar ēdienu, un tas ēdiens paliek arvien tukšāks. Mēs apēdam formu, bet mūsu ķermenim pietrūkst. Un tās trīs grupas, kas ir tās būtiskākās, kas dēļ tās ražošanas ir ārā no tā mūsu uztura, ir tieši manis pieminētā omega-3 un arī polifenoli, kas ir antioksidanti mūsu ķermenim. Tā ir viena grupa, kas mums pietrūkst. Un tā ir grupa, kas ir atbildīga tieši par pretiekaisumu funkcijām mūsu ķermenī. Mums pietrūkst vitamīnu, minerālvielas un arī 1,3,1,6 beta-glikāni, kas ir atbalsts mūsu imūnsistēmai, lai viņa būtu gatava cīnīties pret tiem ārējiem ienaidniekiem. Ja, šķietami, ja mēs runājam par jūsu mājas dobē augušu zemeni, tas būs cits stāsts, tikai saprotam, cik ilgu laiku no gada mēs tādu zemeni varam dabūt. Bet ja mēs runājam par pārtiku, ko mēs varam nopirkt šobrīd lielveikalos vai vispār kaut kur, tad diemžēl tā realitāte ir tas, ka mums pietrūkst šo te vitamīnu un minerālu vielu. Ja? Kā jūs redzējāt, mīnus 57%, kas nozīmē, ka tajos augļos un dārzeņos ir daudz vairāk tukšuma nekā formas, nevis satura. Un tas, kas mums arī pietrūkst, ir šķiedrvielas visdažādākajos veidos. Mēs varam iedomāties par šķiedrvielām kā āboliem, kāpostiem un tam līdzīgi, bet šķiedrvielas vēl daudz un dažādas lietas, ieskaitot lēcas, pupas, rezistento cieti un tā tālāk, un tas viss mums pamazām iztrūkst. Un te mēs nonākam pie 4 galvenajiem iemesliem,
hroniskām mūsdienu saslimšanām, kas ir veidojušās tieši no tā, ka mums pietrūkst iepriekš minētās vielas mūsu pārtikā. Un ja mēs to saprotam, tad mēs varam ievērot to likumsakarību, ka, ja mēs to atliekam atpakaļ, tad mēs iespējams varam izvairīties no šī, kā piemēram, viens ir hroniskais iekaisums. Ja, hronisks iekaisums nozīmē, ka tas ir tāds lēni grūzdošs, viņš tur vienkārši notiek, jo iekaisumu veicinoši faktori ir vairāk nekā iekaisumu mazinoši faktori. Mums ir šis te jau minētais uzturvielu trūkums, mums pietrūkst vitamīnu un minerālu vielas, kas īstenībā ir kā tāda saziņa starp mūsu šūnām, imūnsistēmas šūnu starpā. Tā ir viņu valoda, ja tā kā tāds alfabēts, un ja tas pietrūkst, tad viņiem pietrūkst instrumentu, ar ko strādāt. Un disbioze ir tas, ka mūsu zarnu traktā labajām baktērijām pietrūkst ēdiena, pietrūkst šķiedrvielas. Mums ir daudz ēdiena, kas pabaro tā saucamās sliktās baktērijas, kurām ļoti garšo viss kaut kas salds, trakns, kūpināts un arī saļš un čipšveidīgs, bet mēs nepabarojam tās, kurām ļoti, ļoti garšo šķiedrvielas. Un tajā gadījumā mums rodās zarnu traktā dažādas problēmas, un savukārt zarnu trakts mums ietekmē visu mūsu ķermeni, līdz pat sirsniņai, līdz pat smadzenēm, jo tā ir tā kā visciešākā mērā saistīta. Mūsu viss ķermenis ir saistīts. Un šī mūsdienu pārtika noved pie tā, ka mums ir tā saucamais glikēmiskais hauss. Glikēmiskais hauss nozīmē, ka mums ir par daudz cukuru, par daudz cietes ēdienkartē, un, attiecīgi, mums kāpj cukura līmenis asinīs, ķermenis izstrādā insulīnu, viņš mēģina viņu kaut kur nolikt, aknās muskuļos, ja mēs nesportojam vai sportojam pietiekami maz, nav īsti to muskuļu, kur viņu noglabāt, atkal cukura līmenis asinīs kāpj, un mēs ieejam tādā tā kā karuselī, kur ķermenis iet uz slimības ceļu. Un no šī glikēmiskā haosa veidojās visdažādākās saslimšanas. Es katram iesaku izlasīt šo grāmatu, Glikozes revolūcija, tur par šo 4. punktu būs. Ja mēs vēl ar Zinzino veselības koncepciju mēs varam ietekmēt šos pirmos 3 hronisku iekaisumu, uzturvielu trūkumu un šo šķiedrvielu trūkumu, tad ar glikozi jātiek galā pašiem. Ir jāsparto un jāsaprot, kā ēst, lai to glikozes līmeni pēc iespējas mazinātu un lai viņu neceltu un ķermenim būtu vieglāk. Un ja mēs skatāmies uz šīm 4 lietām, kā es minēju, ar glikozi, lasiet grāmatu un saprotiet, ka īstenībā salātu bļodu apēst pirms jebkura cita ēdiena ir ļoti, ļoti laba doma, jo mēs ieliekam šķiedrvielu bāzi. Bet kā risināt šo hronisko iekaisumu un kā risināt uzturvielu trūkumu un arī disbiozi, es pastāstīšu par vienu ceļu, kas manā dzīvē ienāca šos 6 gadus atpakaļ un caur kuru es atrisināju dažādas veselības problēmas, kuras es pat negaidīju, jo es sāku lietot Zinzino veselības koncepcijas produktus ar domu, lai es būtu veselāka, ar domu, lai es profilaktiski būtu veselāka, bet tie veselības ieguvumi, kas notika ar manu ķermeni tajā brīdī, kad viņš saņēma šīs organismam nepieciešamās uzturvielas, kā piemēram šķiedrvielas, kā piemēram omega-3 taukskābes ar polifenoliem, tas mazināja iekaisumu manā ķermenī un man pazuda plaukstu locītevu sāpes, tas mazināja arī sievišķīgās jomas iekaisumus un man pazuda piena sēne, kas pirms tam bija mana draudzene, un vēl dažādas šīs veselības uzlabojuma lietas, kuras šobrīd skatoties, es saprotu, ka ir ļoti pašsaprotamas dēļ tā, ka es vienkārši iedevu ķermenim trūkstošās vielas, un viņš varēja pats vienkārši dzīvot savu normālu dzīvi, un ķermenis varēja funkcionēt. Ja? Kā dr. Pauls Klētons saka, Zinzino veselības koncepcija ir veselības modelis, kas izmanto vienkāršas uzturvielas, lai mazinātu saslimšanas un atbalstītu organismu. Ja? Tā būtība ir tāda, ka Zinzino ir uztura farmakoloģija, nevis uzturu bagātinātājs, bet tas ir uzturs, kuru mums vajadzētu uzņemt ar pārtiku, bet ja mēs nevaram viņu uzņemt ar pārtiku, kā piemēram omega-3, ja mēs neēdam pietiekami daudz traknas zivis, tajā brīdī mums ir īsceļš, efektīvs, zinātniski pārbaudīts īsceļš, dabīgs, certificēts ar zinātnieku
ja tā var teikt, akceptu un izvērtēts, ja, uz kuru mēs varam paļauties un šo atbalstu meklēt. Ja. Jo tieši Zinzino zinātnieku antidots jeb atbilde uz šo mūsdienu dzīvesveida radīto saslimšanu fonu ir tieši tas, ka ja mums ir hronisks iekaisums, mums ir vajadzīgi šie trūkstošie polifenoli un omega-3. Un tālāk ir, piemēram, norvēģis zinātnieks Oleidi ir radījis produktu, kas ir balanceļā, kurā ir šī kombinācija starp polifenoliem un omega-3, kas mazina iekaisumu mūsu ķermenī. Vai uzturvielu trūkumam arī ir produkts, ja, konkrēti ikstens, ko ir izstrādājis dr. Pols Kleitons, un arī šķiedrvielu komplekss, kas ir vajadzīgs mūsu zarnu traktam. 8 dažādas šķiedrvielas, kas vienkārši bagātina mūsu baktērijas, labās baktērijas. Bet, kā jau es minēju par glikēmisko hausu, nu, tur mēs paši, jā, ar to cukuru un fiziskajām aktivitātēm meklējam līdzsvaru. Šobrīd es pieskaršos pie omega-3. Kāpēc? Tāpēc, kad omega-3 mēs droši vien daudz esam dzirdējuši šos stāstus, kādreiz bērnībā arī vectētiņam deva zivju eļļu, kāpēc, lai neslimotu. Ja? Tātad, jā, ir ļoti būtisks faktors omega-3, jeb zivju eļļa, ietekmē mūsu imunitāti un to, cik daudz mēs slimojam vai neslimojam. Bet viņa ietekmē arī sirds un asinsvadus ļoti konkrēti, piemēram, šādu te sarkano asins šūnu eritrocītu, ja, lai viņš būtu pietiekami elastīgs, lai viņš tiktu cauri visiem kapilāriem un lai sirsniņai būtu viegli strādāt. Un tas ietekmē arī smadzenes, jo tieši omega-3 ir tā baltajā taukainajā masā viena ļoti būtiska sastāvdaļa. Un tas, ko es gribēju izstāstīt, ko es arī solīju, ka es pieskaršos omega-6 un omega-3 taukskābēm, ja? Jo tās ir tādas taukskābes, ko mēs uzņemam ar ēdienu, tāpēc viņas sauc par neaizstājamām. Mēs viņas varam tikai un vienīgi apēst. Ja? Un, ja mēs skatāmies, omega-6 būtu tādas augu valsts un arī dzīvnieku valsts produkcijā, ieskaitot arī maizi, gaļu, sieru, dažādas eļļas, kukurūzas, vīnogu kauliņu, rapšu un tā tālāk, saules puķu un tā tālāk, kas ir viskaut kur paslēptas. Pat ja jūs teiksiet, man nekad mājās nav saules puķa eļļa, ja jūs pavērosiet visos produktos, ko jūs jebkad nopērkat, viņi noteikti tur kaut kur būs paslēpti un ieslēgti iekšā. Ja? Un līdz ar to ir šī te omega-6 taukskābe. Un ir omega-3 taukskābe, kur ir vienkāršākais veids, kā mēs varam viņu noraksturot, ka tās ir traknās zivis. Vienlaikus viņi ir arī mazliet dažādās sēkliņās un vēl dažādos produktos, kā piemēram kaņepes sēklās, bet tā ir īso ķēžu omega-3. Tā traknās zivīs ir garo ķēžu omega-3, kas ir kā tāds ķieģelīts, ko ķermenis uzreiz var likt lietā un izmantot tur, kur viņam viņu vajag. Un mums no dabas, jeb ģenētiski, ir radīts tas, ka mums šīm taukskābēm būtu jābūt līdzsvarā, 1:1. Ja? Bet tā ir tāda, nu, teiksim, tā zinātniskā fantastiska, tas bija reiz tajos senajos tālajos laikos, kad cilvēks tika radīts. Ja? Bet mūsdienās tās vēlamais līdzsvars ir 3:1. Kāpēc? Jo omega-3 ir iekaisumu mazinošs faktors, un savukārt omega-6 ir iekaisumu veicinošs faktors. Un, lai mums būtu daudz maz līdzsvars starp tiem ugunsdzēsējiem un ugunskuriem vai ugunsgrēkiem, tad mums ir svarīgi saprast, kas mums notiek ar šīm taukskābēm. Ja? Tā realitāte, diemžēl, ir tāda, ka vidējie rezultāti rāda, ka attiecība 15:1 nav vairs nekāds jaunums. Un šeit mēs varam redzēt, kur atrodas tie, kuriem ir attiecība starp omega-6 un omega-3 15:1, un kur atrodas tie, kas ir 3:1 vai augstāk. Tas nozīmē, vai mēs varam peldēt, vai mēs varam elpot, vai mūsu ķermenis var būt brīvs, ja mēs lēnām tā kā slīkstam tādā iekaisuma jūrā. Ja? Un tas, ko gribēju vēlreiz uzsvērt, tātad omega-6 un omega-3 mums ir jāapzinās, kāds ir šis mūsu līdzsvars starp viņām, jo tas ir hronisks iekaisums pret iekaisumu mazināšanu.
vai asins sarecēšana pret asins tādu elastību un spēju plūst. Ja, jo mums ir vajadzīgs asins recēšana, bet vienlaikus mums ir vajadzīgs, lai omega-3 palīdz mūsu asinīm nebūt pārāk nu, tā kā, biezām. Ja. Tā ir arī šūnu caurlaidība, jo tajā brīdī, ja mums ir omega-6 ļoti daudz par daudz, tad katrai šūnai ir tāds apvalciņš, un šis apvalciņš ir pārāk ciets. Jo omega-6 ir kā tāds ķieģelis, un omega-3 ir kā tāds lodziņš, pa kuru tiek iekšā skābeklis, pa kuru tiek iekšā vitamīni, minerālvielas un arī tiek ārā atkritumvielas. Un ja mums šī attiecība ir tie 15 pret 1, tad mums ir 15 tādas sienas un viens maziņš lodziņš, un attiecīgi mūsu ķermenim paliek arvien grūtāk funkcionēt. Ja? Šī attiecības starp omega-6 un omega-3 ietekmē arī mūsu taukšūnu darbību un veidošanos, un es tiešām aicinu atcerēties par to ķieģeļu sienu un lodziņu, jo tā ir tā galvenā atbilde, kāpēc mums ir jāsaprot, vai mums tā omega-6 un omega-3 attiecība ir, kādā līmenī viņi ir. Un ko tad šī attiecība ietekmē? Pētījumos, kā piemēram, ir tāda vietne pubmed.gov, ievadot informāciju omega-6 pret omega-3 attiecību, mēs varam atrast pētījumus, kur redzam, ka, piemēram, ja attiecības starp omega-6 un omega-3 ir zem 3 pret 1, sievietēm mazinās risks saslimt ar krūts vēzi, vai mazinās iekaisums cilvēkiem, kuriem jau ir reumatoīdais artrīts, vai mazinās astmas simptomi, ja ir zem 5 pret 1. Ja? Bet tas, kas man liekas ārkārtīgi svarīgi, ka mazinās pēkšņas nāvis risks no sirds asinsvadu slimībām par 70%. Un, ja jūs atceraties šo slaidu, ko es rādīju sākumā, kur Latvijā 51,6% cilvēku nomirst no sirds asinsvadu saslimšanām, tad man liekas, ka tas būtu katram skolniekam, katram pensionāram, katram cilvēkam jāzina, ko omega-3 var izdarīt viņa sirds asinsvadu veselības labā. Ja? Un, un šeit droši vien būtu tāds jautājums, kā tad zināt, vai omega-3, ko es lietoju šobrīd, vai viņa strādā, vai man pietiek ar to, ko es apēdu, vai ikdienā tas, ka es apēdu reizi nedēļā kādu siļķi ar biezpienu, vai tas ir gana vai nē. Un šeit es varu teikt, ka ir viens risinājums, un es aicinu ikvienu veikt taukskābju testu un izmērīt šo attiecību. Es aicinu arī ikvienu klausītāju šobrīd atzīmēt, nu, droši vien tos, kuri ir veikuši šādu taukskābju testu, ielikt krustiņu komentārā, čatā, ka jūs esat to izdarījuši, un varbūt kāda bija jūsu attiecība šajā pirmajā testā, kad jūs veicāt šādu taukskābju testu. Tas, ko es gribu izstāstīt, ir būtiski saprast atšķirību starp asins analīzi, kuru mēs veicam pie ģimenes ārsta, kad mēs aizejam un mēs nododam asins plazmu. Tātad mums dabūna daudz asinis. Tas ir kā tāds kompots, kuru mēs varam apskatīties, tātad, kas mums tajās asinīs ir. Mums ir tik daudz balti asins ķermenīši, mums ir tik daudz sarkanie asins ķermenīši, cik mums ir iekaisuma faktori un tā tālāk. Tad mēs varam pastīties, vai mums tur ir ķirši, plūmes un ērkšķogas un tā. Tas, kas notiek taukskābju testā, mēs paņemam to ķirsi, jeb sarkano asins ķermenīti, tātad šo te mazo asins šūnu, un viņai pārbauda, no kā ir veidota šī membrāna, jeb apvalciņš. Kādas taukskābes ir šīs te šūnas apvalkā, vai viņš padara šo šūnu cietu, vai viņš padara viņu pietiekami elastīgu. Ja? Un ar šo testu mēs varam redzēt pēdējo 4 mēnešu uzturu, ja? Jo asins šūna dzīvo 4 mēnešus, aptuveni 120 dienas, un mēs varam pārbaudīt, kas ir tas, ko mēs esam uzņēmuši. Un visā pasaulē šādi taukskābju testi, balans testi ir veikti uz šo brīdi, uz vakardienu jau 1,5 miljonu pāri.
Un Zinzino konkrēti sadarbojās ar laboratoriju Vitas Analytical Services. Šis tests ir anonīms, jūs nosūtat viņu, viņš ir kāds mājās veicams tests. Te ir speciāli viss, kas jums ir vajadzīgs, līdz pat tam brīdim, kad jūs aiznesat un uzlīmējat pastmarku un iemetat pastkastītē, un jums paliek kodiņš, un jūsu analīzē klāt ir kodiņš, un tā ir anonīma. Un jūs varat uzzināt, kas ir tas, ko jūs esat apēduši pēdējos 4 mēnešos. Vitas Analytical Services ir viens no, Zinzino ir viens no Vitas Analytical Services klientiem. Jā, citi klienti arī Pasaules veselības organizācija, Kembridžas Universitāte, Oksfordas Universitāte, Harvardas Universitāte, kur arī sadarbojās ar šo laboratoriju, veicot dažādus testus. Tā kā tas ir tieši tik vienkārši kā mājās veikt čiks un viss, un aizsūtīt uz laboratoriju sausā parauga asins testu, pēc kura izanalizē, no kā ir veidota jūsu asins šūna. Atcerieties, es sākumā teicu, jūs esat tas, ko jūs esat ēdis, un jūsu šūnas ir veidotas no tā, ko jūs esat ēdis. Ja? Latvijā uz vakardienu bija veikti 29,588 testi, un vidējais rādītājs starp omega-6 un omega-3 pirmajā testā bija 12,5 pret 1. Tā tad diezgan dziļi tajā iekaisuma jūrā tā mūsu vidējā statistika parādās. Ja? Jūs šos datus varat apskatīties zinotest.com mājaslapā, tur ir statistika, ievadat jebkuru pasaules valsti un redzēsiet. Mana testa rezultāts 2019. gada augustā. Kad es pirmo reizi dzirdēju par Zinzino un par šādu te balansu testu, bija 22 pret 1. Tātad es biju pret kopējo statistiku vēl dziļākā iekaisuma jūrā, par ko nav pārsteigums šobrīd, saprotot, ka, piemēram, plaukstu locītevis, kas man sāpēja 10 gadus, tas bija iekaisums. Ja? Un tas, kas būtiski, omega-3 indeks, jeb omega-3 līmenis asinīs bija 2,8%. Būt zem 4% tas nozīmē būt riktīgi sirds asinsvadu saslimšanu riska zonā. Ja? Mums ir jābūt 8 līdz 12% šim te piesātinājumam ar omega-3 asinīs, un tā tiešām bija kā tāda sarkanā luksofora gaisma manam ķermenim. Un tas, ko es šeit neiedziļināšos šajā tabulā, tas, ko es gribēju teikt, ka šīs tests parāda 11 dažādas taukskābes, no kuru šiem te datiem, no izejas datiem, tad mēs saņemam tādu kā luksofora principa dažādus rādītājus, ieskaitot šo te omega-3 indeksu, garīgā spēka indeksu, šūnu membrānu stāvokli, jeb to, cik cietā vai elastīgi ir šūna, kā arī omega-6 un omega-3 līdzsvaru un vēl dažādus šos te rādītājus. Un tad mēs saņemam vai nu tādu sarkanu, vai nu mēs saņemam kādā brīdī šādu skaistu zaļu un varam būt priecīgi un drošāki par savu veselības stāvokli, par to, kā mūsu ķermenis jūtās. Un ko var darīt, lai dabūtu šādu zaļu? Ir viens no Zinzino risinājumiem ir tieši šī te balanceļa. Un balanceļa tā tiešām ir sinerģija. Sinerģija ir tad, kad 1+1 ir nevis 2, bet tas ir 3. Ja? Un šī sinerģija šeit veidojās no tā, ka, ja mēs iedomājamies, šī ir glāze, tad viņā 60% būtu zivju eļļa, kurā ir visaugstākās kvalitātes omega-3 no savvaļā noķertām mazām zietiņām, un savukārt 40% ir extra virgin olīveļļa, kas ir iegūta no negatīvām, nobriedušām, lielām, bet negatīvām olīvām, kas nozīmē, viņām ir daudz augstāks, 3 reizes augstāks antioksidantu līmenis, šis te polifenolu līmenis, nekā jebkurā labā extra virgin olīveļļā, ko mēs varam nopirkt veikalā. Un man ir ļoti svarīgi pateikt to, ka tieši šī te kombinācija ir tas, kas šo te balansu eļļu atšķir no citiem produktiem, kas ir pieejami, jo ir pieejami ļoti daudz un dažādi omega-3 produkti, bet tieši šī te sinerģiskā formula starp polifenoliem un omega-3 ir tā, kas nodrošina pirmkārt to, ka polifenoli
saglabā omega-3 dzīvu mūsu ķermenī, un viņš sasilstot mūsu kuģa zarnu traktā, neaiziet bojā. Polifenoli dodas, tā ir viņu misija. Viņi dodas uz starpšūnu telpu. Ja, mums starp šūnām ir tāda tā kā, vide, kurā uzdarbojas brīvie radikāļi. Sievietes to droši vien zina labāk un ir dzirdējuši, ka brīvie radikāļi padara mūs ātrāk vecākas, ja, vai oksidē. Bet viņi īstenībā, ko viņi dara, viņi bojā šūnus. Polifenola uzdevums ir doties pie šūnām un viņus vienkārši iznīcināt šos brīvos radikāļus. Un tad polifenols dodas uz turieni darīt savu darbiņu, un paņem līdzi, viņš tā kā saķēdējās ar omega-3 augstskābi. Un, attiecīgi, omega-3 augstskābi nokļūst visā ķermenī, pie visām šūnām, nevis tikai paliek asinsritē, kā tas ir, vai pārsvarā paliek asinsritē, kā tas ir, ja produkts satur tikai E-vitamīnu kā antioksidantu. Līdz ar to mēs iegūstam divus pretiekaisuma elementus - omega-3, kas ir pats par sevi pretiekaisuma aģents, un polifenoli, kas arī ir pretiekaisuma faktors mums ķermenim. Ja? Un balanss eļļā šie polifenoli ir 750 mg uz kilogramu ekstra virģina olīveļas, un tie, kas saprot no šīs tēmas, salīdzinās un sapratīs, ka tas tiešām ir 3 reizes augstāks vai vismaz uz pusi augstāks rādītājs nekā ļoti, ļoti labā ekstra virģina olīveļā. Un pašā balansa eļļā ir ļoti augsta deva uz 12 ml, kas ir tādam 80 kg vīrietim vai sievietei, ir 2478 mg tieši omega-3 augstskābes, kas mums ir vajadzīgas. Un tajā ir arī vēl D3 vitamīns, kas mums ir vajadzīgs. Un zinātnieki ir padomājuši arī par tiem cilvēkiem, kuri nevar uzņemt taukus, vai kuriem ir kuģa zarna problēmas, piemēram, aizkuņa problēmas, žultspūslis izgriezts vai kādas aknu problēmas, vai neuzsūcās tauki. Ir tāda unikāla formula, kas ir akveiks, jeb ūdenī šķīstošā. Ir arī kapsulas, tiem, kas nevar iedzert šķidro eļļu. Ir arī padomāts par vegāniem. Bet, ja kāda no šīm versijām jūs interesē vairāk, jūs paprasiet tam cilvēkam, kas jūs šodien uzaicināja. Bet es gribētu turpināt ar to, kā tad izvēlēties omega-3, jo tas ir viens no biežākajiem jautājumiem, ko es saņemu. Kā saprast, ko tad mums meklēt? Tas, kas ir jāsaprot, ka zivju eļļa nav tas pats, kas omega-3. Mums ir jāskatās šīs te EPA, DEPA vai DEHA augstskābes uz tās pudelītes, jo tās ir tās, kas rada to atšķirību. Nevis zivju eļļa, bet tieši šīs omega-3 augstskābes, ko šī zivju eļļa satur. Es nesaukšu to, ko katra no šīm augstskābēm labu dara. Ja jums ir interesi, jūs uztaisiet bildi, screenshotu, es tikmēr asi paceršos. Bet tātad tas ir viens no aspektiem. Līdz ar to tas, ka balansa eļļa satur vairāk kā 2400 mg šos omega-3, tā ir ļoti laba deva. Ja? Tātad viens faktors ir šis EPA un DEHA daudzums, aktīvo augstskābju saturs. Mums ir jāskatās, kas ir ražotājs, un mums ir jāskatās antioksidantu stabilitāte, jeb aizsardzība. Un kā mēs to varam saprast? Es šeit parādīšu vienu pētījumu. Tātad tajā brīdī, kad mums jebkas nonāk kuģī, tur ir silts vai pat karsts, teiksim tā. Un tam, kas tur nonāk un iet tālāk pa mūsu zarnu traktu, viņam ir jābūt spējīgam palikt dzīvam un iedarboties. Ja? Un sildot balanseļu, tātad omega-3 ar polifenoliem, līdz tai temperatūrai, kāda ir mūsu kuģa zarnu traktā, viņa izdzīvoja vai palika dzīva un funkcionēt spējīga, ka organisms viņu izlieto, nevis aizsūta tālāk pa trubu miskastē, ja? 35 stundas. Ja? Un savukārt produkti, kuros ir E-vitamīns vai asakstantīns kā antioksidants, viņi nenoturās tik ilgi organismā. Un tur veidojās šī atšķirība, ka mēs lietojam produktu,
Mēs vienu lietu skatāmies devu, bet otra lieta, pat ja deva ir liela, tad tas E vitamīns var spēlēt būtisku lomu, ka tas produkts vienkārši tik ilgi nav mūsu organismā un neizdara visus tos labos darbus, ko varētu izdarīt. Un tālāk es vēlreiz uzsvēršu, ka tieši olīveļai ir šī izšķirošā nozīme balanceļā, jo viņa ar to līdzinās vairāk traknai zivij, kurā arī ir polifenols un omega-3, nekā vienkārši parastai zivju eļai, jo zivju eļā polifenolu nav. Un ja mēs vēlreiz paskatāmies uz šo statistikas slaidu, ka vidējais omega-6, omega-3 rādītājs pamatojoties uz otrajiem testiem, kad cilvēki jau ir lietojuši balanceļu, ir 2,9 pret 1. Ja? Tas ir pavisam cits, ja tā var teikt, atrašanās stāvoklis tajā hroniskā iekaisuma okeānā. Ja? Mēs esam virs ūdens un mēs varam peldēt. Ja? Arī mana testa rezultāts pēc 120 dienām bija 3,3 pret 1 un omega-3 līmenis asinīs 7,3%. Tad es jau arī biju tajā peldēšanas zonā, nevis tajā okeāna dzelmē. Ja? Un šo sadaļu par omega-6 un omega-3 pirms es turpinu par tālāko, es gribu noslēgt ar tādu retorisku jautājumu, vai jūs ziniet, kas ir paši dārgākie uzturu bagātinātāji pasaulē? Ja man būtu laiks, es noteikti gribētu uzklausīt visus jūsu viedokļus, bet es nekavēšos un es teikšu šādu faktu, ka tie ir tie, kas nestrādā. Tie ir tie uzturu bagātinātāji, pat ja viņš maksā 2 eiro, ja viņš nestrādā, tad viņš vienalga ir ārkārtīgi dārgs priekš jums, jo jūs tērējat savu ķermeņa enerģiju, lai viņš tiktu ar to galā. Jūs tērējat to naudiņu, ko jūs esat nopelnījuši. Un jūs ticat, ka tas strādā, bet īstenībā tas nestrādā un nedod jums to, kāpēc produkts ir radīts. Un līdz ar to mēs esam izgājuši cauri un pieskārušies tieši šim te hroniskā iekaisuma blokam, un es mazliet gribu pieskarties arī nākamajiem 2, kas ir par uzturvielu trūkumu un disbiozi, jo tieši saistībā ar uzturvielām dr. Pols Kleitons savā grāmatā, lai uzturs ir tavs zāles, ir teicis, ka uzturu bagātinātāji palīdz kompensēt nepietiekamu uzturvielu daudzumu ikdienas maltītē. Un pa lielam arī viņa pārliecība ir tāda, ja mūsu uzturs būtu ideāls, mums nevajadzētu šos te uzturu bagātinātājus, bet mums ir godīgi jāatbild sev, vai mēs tiešām saņemam visu to, kas mums ir vajadzīgs, un vai tie produkti, kurus mēs varam šobrīd nopirkt, vai tie ir tiešām bioloģiskie, kuri ir vērtīgi, un arī tad skatoties tiešām to izcelsmi, vai tomēr mums pietrūkst šie minerālvielas un vitamīni, kuri, kā es vēlreiz atgādināšu, ir alfabēts mūsu imūnsistēmai, alfabēts mūsu šūnām. Viņi sazinās savā starpā, sūta signālus tādā veidā un saprot, kas ir vajadzīgs. Ja? Un dr. Pols Kleitons vairāk kā 30 gadu darbā ir radījis šādu te atbildi uz šo te uzturvielu trūkumu, Xtendu, kurā ir 22 vitamīni un minerālvielas, ja? Arī 1,3,1,6 beta-glikāni, kas ir vajadzīgi mūsu imūnsistēmai kā tāds atbalsts, lai imūnsistēmas kaujas šūnas būtu gatavībā aizstāvēt mūs pret ārējiem ienaidniekiem, infekcijām, vīrusiem, baktērijām. Un tur vēl ir arī 10 dažādu augu fitoekstrakti, kas arī pasargā mūsu ķermeni un rāda viņam šo te iekšējo spēku būt, cik iespējams veselībā. Un šeit jūs varat redzēt arī, kas viss būtu jāpēd, lai mēs saņemtu to, kas ir 4 Xtend kapsulās, bet šīs te, ja tā var teikt, vielas, viņas ir saliktas pa tādiem tā kā stāviem, un ir tāds imūnsistēmu stiprinošais, ir aizsardzības stiprinošais, ir enerģijai, ir kauliem, locītavām, un tas viss ir vienā produktā, uz kuras aicinu jūs paskatīties. Kā mana
ginekoloģi, kad viņi pirmo reizi redzēja ikstēnu kastīti, teica, ka šis ir produkts, kuru vajadzētu ikvienai jaunai māmiņai, kura gaida bērnu, arī kādai māmiņai, kura plāno bērnu, bet vispār šo vajag arī man. Jā, un tajā brīdī, kā es biju pati nesen sākusi lietot Zinzino produkciju, tad man tas bija ārkārtīgi liels, nu, tāds apstiprinājums tam, ka mana izvēle ir pareiza, ka mana intuīcija ir bijusi pareiza, un ja arī ārsts saka, ka šajā ir tiešām vērtība. Ir arī bērniem vitamīni, jo arī mēs nevaram aizmirst par mazākajiem, bet ikstēna kapsula viņiem nav piemērota, jo viena lieta viņiem ir citas vajadzības, un arī dzene forma kā tāda. Un tad multifai vitamīnā ir 16 dažādi vitamīni un minerālu vielas sastāva šobrīd. Tā kā neskatīsim cauri, bet tā sastāva ietekme uz veselību pēc šī te EFSA datiem ir tieši visas šīs te ieguvumi, ieskaitot kognitīvo domāšanu, nervu sistēmu, āda, redze, mati, zobi un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā, ja mēs gribam palutināt savus mazos arī dzen šajā rudens ziemas periodā, tad apskatieties uz multifai. Un runājot par disbiozi, jeb par vēdera zonu, ja, es aicinu atcerēties, ka tas nav tikai kaut kas, kur mēs ieliekam ēdienu, ko mēs kaut kur esam dabūjuši, bet paskatieties uz to, ka tā ir vesela pasaule, kurā dzīvo baktēriju kolonijas. Viņas ir vairāk kā 2-3 kg smagas kopumā atkarībā no mūsu auguma, bet tā ir liela masa un patiesībā viņas tur ir vairāk šo te, ja tā var teikt, dzīvo organismu nekā mums uz ādas, nekā mūsu ķermenī kopumā. Un ideāli būtu, ja šī attiecības starp šīm te baktērijām, iekaisumu veicinošajām un iekaisumu mazinošajām, ja, jeb gram negatīvajām un gram pozitīvajām baktērijām būtu 85 pret 15 procentuāli. Ja? Tad tā būtu kā tāda treniņu nometne mūsu imūnsistēmai, jo izrādās, ka 70% no mūsu imunitātes ir tieši mūsu zarnu traktā, mūsu rasnajā zarnā, un mums ir ļoti jārūpējās par tiem saviem labajiem draugiem, kas var mums iedot veselību. Ja, bet mēs ar savām ēdienu izvēlēm varam ļoti vieglu roku aizslaucīt viņu darbu, nu, burtiskā nozīmē mēslainē. Ja. Mums arī mūsu emocionālā, mūsu garīgā veselība arī dzen ir atkarīga no tā, kas notiek mūsu zarnu traktā. Mums 95% serotonīna, jeb laimes hormonu veidojās arī dzen mūsu labo baktēriju draugu dēļ. Ja? Un tas, kas ir jāsaprot, šīs te labās baktērijas, viņas ir ārkārtīgi neaizsargātas pret apkārtējās vides faktoriem, gan pret antibiotikām, gan pret mūsdienu diētu, gan pret infekcijām, stresu, toksīniem, visu to, kas ir apkārt. Un vienīgais, ko mēs varam darīt, ir padomāt, kā mēs nenonākam līdz šim stāvoklim, kad mums zarnas ir iekaisušas un neveselas, kad mums tur ballīti rīko tie draugi, kuriem nu tik ļoti garšo visi tie mūsdienu uztura gardumi. Jo tas, kas notiek starp šīm zarnu sieniņām, viņas paliek tādas vaļīgas, elastīgas, tur tiek iekšā mūsu asinsritē un limfātiskajā sistēmā. Šai zarnu barjerai, šai sieniņai būtu jābūt necaur ejamai, ja? Vai tur tiktu ārā tikai lietas, kuras drīkst tur nonākt šajā mūsu asinsritē. Bet ja mums ir iekaisušas zarniņas, tad mums tur tiek iekšā dažādas sašķeltās barības vielas, kas var arī radīt dažādas autoimūnas reakcijas, jo mūsu imūnsistēma cenšas karot ar to, kas ir nonācis mūsu asinsritē. Ja, mums vienkārši mēs paši varam radīt sev dažādas problēmas. Ko mēs varam darīt? Mēs varam pabarot savus labos iemītniekus. Ja? Un šajā rasnajā zarnā
probiotikām, kas ir labās baktērijas, ir vajadzīgas dažādas prebiotikas, kas ir viņām barība. Ja? Tātad fruktooligosaharīdi, visādi augļi, dārzeņi, ķiploki, sīpoli, puravi, inulīns, kas ir arī cigoriņu saknē, ceļtakas sēklu pulverī, 1,3, 1,4 beta-glinkāni, pilngraudu auzas nekad, lūdzu, nelietojiet ātri vārāmās auzu pārslas, tās pabaros tikai tos iekaisumu veicinošos draugus un saķepinās jūsu zarniņas un rezistentā cieta, un tas viss ir vajadzīgs visā šajā te resnās zarnas posmā, un tajā brīdī, ja mums ir vajadzīgs īsceļš, ja mēs jūtam, ka mums tas kaut kas tur īsti nav, vai pūšās biežāk, vai sāp biežāk, vai vēdera izēja nav kārtībā, nu pamēģiniet pielikt klāt šķiedrvielu maisījumu, šo te 8 šķiedrvielu maisījumu, kas gan līdzsvaros holesterīnu, tātad tos taukus, ko jūs būsiet apēduši, gan palīdzēs samazināt cukura līmeņa svārstības asinīs pēc maltītes, gan arī palīdzēs tai jūsu resnai zarnai attīrīties. Piemēram, manā pieredzē ir arī, ka cilvēkam, kuram bija jau pusgadu caurēju, un viņš gāja arī pie gastroenterologa un mēģināja risināt, tieši šķiedrvielu pielikšana, pabarojot šos tā labās baktērijas, noregulēja 2 mēnešos šī caurēja bija atpakaļ pilnīgi normālā vēdera izējā. Ja? Līdz ar to mēs varam domāt par to, kā mēs pabarojam savus labos draugus, un lai saprastu, kas mums īsti notiek. Nevis lai saprastu, kas mums tur dzīvo, bet lai saprastu, kā mūsu ķermenis jūtās par to, kas ir, kas ir tas rezultāts, ko rada tās baktērijas, kas mums tur dzīvo. Zinzino zinātnieki ir radījuši unikālu zarnu veselības testu. Tas ir pirmais pasaulē mājas apstākļos veicamais sausā asins pailiena tests, no kura mēs varam izmērīt 3 metabolītus, jeb nu, tādus gala produktus, kas mums ir parādās asinīs, no kuriem mēs varam saprast, kā tas ietekmē mūsu imūnsistēmu, kā tas ietekmē mūsu ķermeni kopumā. Es aicinu jūs ieiet vienkārši Zino mājaslapā un iepazīties vairāk ar zarnu veselības testu un izlasīt vairāk, kas tad īsti ir triptofāns, kas tad ir IPA, kas ir kunurenīns, jo tie noteikti ir jaunvārdi, bet ir vērts iepazīties, jo tā ir pilnīgi jauna revolucionāra pasaule. Un šis tests ir tiešām burtiski 2 nedēļas izlaists visā pasaulē, un mēs varam būt tie, kas saprot, kā tas ietekmē, kāds ir mūsu zarnu veselības indeks, kā šis te mikrobioms atbalsta mūsu imūnsistēmu, ja, un cik augsts ir mūsu imūnstress, un kāda tad ir šī zarnu mikrobioma efektivitāte. Tā kā es aicinu par šo papētīt vēl vairāk un jautāt cilvēkam, kas jūs ir aicinājis šeit, aizsūtīt plašāku informāciju, lai noskaidrotu, kas tad īsti notiek tajā zarnu traktā. Tā kā mīlam savas zarnas, no viņām ir atkarīgs daudz vairāk veselības un mūsu imūnsistēmas, nekā mēs reizēm apzināmies. Un pavisam noslēguma daļā gribēju pieskarties dažiem sev mīļiem produktiem, jo rudens ir klāt, un ir skaidrs, ka mums ir vajadzīgs D vitamīns. To mēs jau visi esam iemācījušies, jo no oktobra saulītē leņķis ir tāds, ka mēs vairs to D vitamīnu nesaņemam caur ādu. Ja? Un Zino zinātnieki ir radījuši atkal īpašu formulu, jo D3 vitamīns ir radīts no ķērpiem, kas nozīmē, var lietot arī cilvēki, kas ir vegāni, jo parasti D vitamīns ir no lanolīna, kas ir no aitām. Un viņš ir kombinācijā ar plaša spektra dabīgu magniju 4 dažādiem veidiem, lai tas atbalstītu D3 vitamīna darbību. Un vienlaikus, lai atbalstītu mūsu nervu sistēmu, atbalstītu arī mūsu muskuļus. Ja? Un šeit viņas ir mazās tabletītēs, līdz ar to mēs varam pielāgot to devu tādai, kāda mums ir vajadzīga. Ja mēs jau esam normā, mēs varam sevi uzturēt, ja mums vajag lielāku devu, tad mēs varam lietot vairākas tabletītes. Un, kā jau zinat, D3 vitamīns stiprina imūnsistēmu, samazina nogurumu nespēku, sekmē muskuļu, kaulu, zobu veselību visos vecuma posmos.
Un viens no maniem mīļākajiem produktiem tieši šajā te tumšākajā gada laikā ir protekts, kura sastāvā ir 1,3, 1,6 beta-glikāni no maizes ierauga. Tas nav ieraugs, tas nav rauga šūnas. Tas ir atkal, nu, teiksim, ja tā būtu rauga šūna, tad ir maz kripatiņa no viņas šūnas membrānas. Un ko tas izdara? Tas mūsu imūnsistēmas šīm te kaujas šūnām iedod tādu informāciju, ka, hei, ir jāpievērš uzmanība, kas notiek mūsu organismā. Un viņu sauc par imūnsistēmas modulātoru, jo viņš aktivizē tās šūnas, kurām ir jāpasargā mūs no ārpuses, un mazliet mazina šo te aktivitāti tām šūnām, kuras mūs reizēm grauj no iekšpuses, jeb tās, kuras aiziet tādā autoimūnajā procesā. Bet par to ir vesela grāmata, arī zem doktora Paula Kleitona sarakstīta. Šim produktam klāt ir arī C un D3 vitamīns, kas ir ārkārtīgi svarīgs šajā te ziemas laikā, lai mūsu imūnsistēma būtu spēcināta. Kā jau mans pieminētais doktors Pauls Kleitons ir teicis, tātad 1,3, 1,6 beta-glikāni, nesagramojama šķiedrviela, ko satur rauga šūnu sieniņas, ļoti efektīvs imūnmodulators, kas paaugstina noturību pret infekcijām, un viņam ir arī izteikta antialerģiska iedarbība. Ja, viņš iesaistās gan iedzimtās, gan iegūtās imūnsistēmas līdzsvarošanā, un tā būtība ir tāda, ka viņš nonāk mūsu zarnu traktā, un tad viņu tur pārķer, un tad aizsūta tur, kur viņam jāstrādā, ja, un uzaktivizē tās imūnšūnas. Bet pētījumos ir šie efektu apliecinošie rezultāti par to, ka samazina arī saaugstēšanās un gripas simptomus, un uzlabojās vispārējais veselības stāvoklis un pazeminās simptomi, kas ir saistīti tieši ar tādām rudens, ziemas saslimšanām. Tāpēc es gribēju ļoti jums izstāstīt par šo produktu. Un savukārt, kā jau jūs atceraties, stress ir viens no galvenajiem, vēl viens no galvenajiem aspektiem, kas mūs ietekmē. Un ja stress ir tavs draugs, un tu neesi atradis labāku veidu, kā ar viņu sadzīvot, ja naktī miegs ir traucēts, tad es aicinu paskatīties uz tādu dabīgu vielu kā safrāna ekstrakts. Zinzino gadījumā ir afrons, kas ir no Spānijas safrāna drīksnām iegūts ekstrakts, kas ir kopā ar B vitamīnu kompleksu, arī ar magnīju, C vitamīnu un jodu, kas ir tieši mūsu nervu sistēmai, stresa mazināšanai, garstāvokļu uzlabošanai, arī dzen miega sakārtošanai. Ja? Ir dažādi pētījumi, gan par depresiju, gan par miegu, gan par garstāvokļa izmaiņām, gan arī par ietekmi uz kognitīvām funkcijām, tātad domāšanu arī vecāku gadagājumu ļaudīm Japānā veikt pētījumi. Bet viena pētījuma rezultāti ir tādi, ka pēc 1 mēneša safrāna ekstrakta lietošanas, tātad vairākas reizes mazinās gan nogurums, gan dusmas, gan depresija, gan šī te psiholoģiskā spriedze. Safrāns nekad nepaņems nost jūsu dzīves grūtības iemeslu, bet viņš var palīdzēt jūsu nervu sistēmai tikt ar to galā. Ja? Un pašā noslēgumā es gribu teikt, jā, mēs esam uz tādām tādas līknes, kurā mēs balansējam starp slimību un veselību, un brīžiem mēs nonākam tuvāk tam, ka mēs esam saslimuši, un brīžiem mēs atkal esam tajā zaļajā zonā, kur mēs esam veselībā, un pa lielam grūti ir abi divi gali. Ja? Gan rūpēties par veselību ir gan izaicinoši, jo ir viskaut kas jādara, par viskaut ko ir jādomā un jābūt atbildīgam par savu veselību, bet arī cīnīties ar slimību ir smagi. Un tad ir jautājums, kuru grūti mēs izvēlamies, vai mēs esam atbildīgi par savu veselību jā, vai mēs izvēlamies to otru grūtumu, kurā nav viegli būt. Ja? Tāpēc es vēlreiz aicinu apskatīties uz Zinzino kā uz testiem balstītu uzturu koncepciju, jo runa ir par to, ka mēs varam izmērīt, vai mums ir lietas vajadzīgas, nevis vienkārši kaut ko lietot, nezinot, vai tas iedarbojās vai neiedarbojās.
Ja? Zinzīno šobrīd jau ir 4 dažādi testi. Mans pieminētais balanss tests un arī zarnu veselības tests, bet ir arī cukura līmeņa tests asinīs, kas parāda vidējo cukura līmeni asinīs, un arī dzen D vitamīna tests. Un visi šie produkti, kā jau teicu, tā ir uzturu farmakoloģija, tas, ko mēs varam iedot savam ķermenim, lai mēs iedotu bāzi, kas viņam ir vajadzīga, lai ķermenis varētu justies labi. Jo katru minūti mums dzimst šūnas, katru minūti viņas mirst, un viņām ir jāaiziet, un veselīgā veidā jāaiziet, un mēs atjaunojamies ik minūti. Līdz ar to mēs, pat ja mēs neesam par sevi rūpējušies līdz šim, mēs varam sākt jebkurā brīdī, un mēs varam sev darīt labu. Un tas, ko noslēgumā es gribu teikt, zinzīno neārstē, bet sniedz organismam to, kas ir vajadzīgs veselībai. Jā, veselībai un veselības profilaksē. Tie ir trūkstošie elementi uzturā, tas ir atbalsts mūsu imūnsistēmai, un tas ir īsceļš. Jā, tas ir īsceļš tajā brīdī, kad mēs neesam gatavi vai mēs neesam pietiekami zinoši izbalansēt visu, kas ir saistīts ar mūsu uzturu, un tas ir ceļa biedrs, kas bagātina katru ķermeņa šūnu. Katrā ziņā tas ir mans ceļa biedrs, un paldies jums šovakar par to, ka klausījāties. Un ja jums ir kāds jautājums, un ja mums vēl ir laiks kādam jautājumam, tad priecāšos atbildēt. Nē, mums